Vai tu zini termina konjugācija nozīmi? Pagaidām es to nezinu. Vai tā nav saistīta ar darbības vārdiem? Pareizi, tu esi malacis. Bet tu noteikti atceries, kāda ir termina deklinācija nozīme. Jā, to es ļoti labi atceros. Lietvārdi tiek dalīti deklinācijās. Tieši tā. Tu zini, ka lietvārdam ir 6 lietvārdu deklinācijas. Tās ir 3 vīriešu un 3 sieviešu dzimtes deklinācijas. Pēc analogijas varētu būt, kā darbības vārdi tiek dalīti konjugācijās. Jā, vienmēr esmu zinājusi, ka man ir ļoti gudri skolēni. Jā, darbības vārdi tiek dalīti konjugācijās. Vai arī darbības vārdiem ir 6 grupas, piedodiet, 6 konjugācijas. Nē, darbības vārdiem ir tikai 3 konjugācijas. 1, 2 un 3. Vai mēs mācīsimies par visām 3 konjugācijām uzreiz? Nē, mēs to darīsim pakāpeniski, постепенно. Jo jau pirmajā konjugācijā ir vairākas grupas. Kādi darbības vārdi pieder pie pirmās konjugācijas? Pie pirmās konjugācijas pieder darbības vārdi, kam nenoteiksmē ir tikai viena zilbe, slok, zilbe. Ja nosvītro galotnes t vai ties un priedekļus, ja tādi ir. Glābt, glābties, spasать. Slēpt, slēpties, прятаться. Uzcelt, uzcelt, uzcelties. Строить, uzcelt. Lūgt, lūgties, просить, проситься. Skriet, skrieties, бежать, bet krieviski nav бежаться. Saģērbt, saģērbties, одеться. Тоже нету, только есть возвратные. Одеться, одеть себя.